Nu ko, dārgie draugi, neticēsiet. Griens pa 13 gadiem pirmoreiz atvaļinājumā ar ģimeni. Es nezinu, vai šeit ilgāk kaut kas būs. Es nezinu, cik daudz būšu gatavs nofilmēt, jo tehniski es atpūšos. Bet priekā, un ja kas esam šarmelšaikā, un cerams, ka kaut kas mums sanāks. Pirmā nakts ir izdzīvota. Kāpēc tik maz safilmēju? Un vakardien bija faktiski es biju augšā 34 stundas. Es negulēju, lidojums diezgan smagi. Es pat sākumā, es jau lidmašīnā sāku apsvērt, ka varbūt ir izdarīts nepareizs izvēles dzīvē. Tur kaut kādi igauņi, krieviņi sāka lamāties, ņemties vēl visu kaut ko, un tad es tā domāju, nu jā, Ēģipte, kas uz viņu brauc parasti un tā tālāk. Bet nē, atbraucām viesnīcā, pagaidām gan šķiet, kad esam vienīgie latvieši, mēs neesam dzirdējuši. Krievu valodu dzird šeit bišķiņi, bet tā ļoti labi esmu izgulējis, jā, es izskatos piepams. 12 stundas nogulēju. Un tagad, jā, bijām paēst brokastiņas. Nekur mūsu rumiši. Tā kā man ir bišķi jāapstrādā, lai cik dīvaini nebūtu, ir jāsadod uzdevumu Kārlim, Zanimo, lai notiek viss. Un tad jau dosimies baseinu viss pārējais un centīšos jūs mazliet vairāk paņemt līdzi. Tāds tīrs skaidrojums, lai jūs ziniet. Nu, kur ir happy dance kaut kā? Nē? Tā ir forša, draugi. Tā ir ritīgi forša. Man lieta nodara mana likvida cepurīte. Jeki, paldies, dzimšanas dienā uzdāvināja man. Bet jā, tu tās varās vaļā baseini. Iesim iekšā. Jau ir vaļā, cik jā. Jā, jau tur kāds peldās. Tā kā mēs iesim uz baseini. Forša. Punts sārā. Pišķiņā ievelk rāda kamerā, bet tā ir labi. Tā mēs kaut kā ten dzīvojam savā likvida cepurītē. Esmu baigi gudrais. Es speciāli paņēmu rītīgi daudz piecīšu līdzi. Kāds pār 100 eiro piecīšos. Un te es atrodu tajās vietās, kur man vajag čomiņu. Man baigās stratēģija, draugi. Esmu izdomājis, ka man vajag čomiņu. Man tas čāls, kas palīdzēja aiznest somas, tam es uzreiz iedevu piecīti. Lai jūs saprastu, ja es pareizi saprotu statistiku, tad Ēģiptē vidējā alga ir, sotaks mēnesī, eiro. Tāpēc piecītis ir diezgan daudz, tā ir vesela dienas alga faktiski. Tas, kas nes somas, es tam iedevu piecīti. Viņš jau vakar nāca, prasīja, vai mums nevajag klīnot, vai mums nevajag tur ūdentiņu atnest, visu viņš mums nes, istabiņā ir forši. Tikko iegāja mums uz gultas sirsniņas izbārstīts, uztaisīts, viss ir skaisti. Tad man ir vēl viens čomiņš restorānā. Tā mēs ar vakardienu iedevu piecīti. Tad tur man ir jau joks, kad mums nes klāt dzēriens, ēdiens, tur palīdz novāc, ko tev vajag, kas. Mēs tur bijām kaut ko aizmirsuši, viņš atnes visu. Super. Un šodien, tie, kas ir bijuši Ēģiptēs, noteikti zina, viņiem parasti mode dot tādas rītīgi pretīgas mazas glāzītes, nezinu, 200 ml glāzītes, no kurām dzert, un tev parasti besī, ka tev ik pa 2 minūtes neaizdzer aliņu, nevis šmīgi stipro. Tev jāiet pakaļi. Tad tur es arī esmu čomiņam iedevis piecīti. Tad tāds ir tā, ka man rekur nes 300–350 glāzes varbūt tās mililitri. Un viņi nes man klāt vienkārši. Un, jā, man ir čomiņa sistēma, kas vēl noteikti, ko jāpastāst. Viesnīcā, jā, man tam piedāvā visādas deals, interesants, vēl kaut ko. Visādi pasākumi, turi, standarts viņa naudiņu mēģina uztaisīt. Bet jā, mums ir čomiņš Omārs vietējais, kurš ir palīdzējis tur mamāsai, agrāk vēl kaut kam, bet kas nav tā kā tas oficiālais, bet savējais. Viņš man atsūtīja to savu price listu, man tāds nāk viesnīcā, tikko ar piedāvāju tur bagī, bebuīni, kamieļi, 3 stundu, piedāvāju šeit 1,5–2 stundu pasākumu, tur čēls piedāvā 3. Man viesnīcā viņš, es tev bīgi atlaida, nav problēma, vēl kaut ko. Pirmkārt, viņš man mēģināja aizskart, viņš speciāli saka, viņiem parasto tev nepietiks naudas lielajiem. Es saku, nosauc cenu, nepis prāt. Viņš man iedod sotekti. Es apskatījos, tam čēlim ir 3 stundas pa 50. Tāds
jā, tas Ēģiptes kaut kāda kaulēšanas veikalā arī. Nu labi, tur gan bērniem vajadzēja tur brilles baseinam, tur vēl kaut ko samaksāju. Tā brilles, peldriņķītes, tur vēl kaut ko tricārs. Nu, kas ir ok, es saprotu. Bet, piemēram, paņēma Pringles maksāja 4 eiro gabalā. Bet, nu, kad tas nav viņa vietējais. Vietējie lejas, kas ir no arābu burtiem rakstīts, tas pēriki ir. Te kādas lietas, jā, kuras ir tā jāpiefiksē, kur ko. Bet to, ko es saku, es gaidīju to negatīvo, kas man bija jau lidmašīnā, kad es jau domāju, nu, bļāviens. Es ļoti atvainojos, ka krieviņi ten dzers un runās savu čērņu un vēl kaut ko. Tad, jā, lai arī krievu valodu es ten dzirdu, ik pa laikam arī ļoti daudz no šiem gidiem nāk krieviski, angliski, pirmkārt krieviski. Es arī noteikti izskatos balts, un viņam uzreiz šķiet, kad es saprotu, ko es daru, bet es uzreiz angliski pārējiem, tad viņi runā ļoti labi angliski. Bet, jā, varbūt tas arī tā viesnīca mums ir tāda, teiksim, tā bišķi labāka. Reku vēl lielāks saules glāzes. Šitie jau ir dešuki. Šitie, reku man šķomiņš nes vēl lielākā saules glāzēs. Šito es nesaprotu. Mums būs jāiet runāt ar viņu. Mums jāiet runāt. Es iedevu tikai 5, man devu mazās. Es jūtos vīlies savā čomiņā, es veselu 5 iedevu. Un viņš man nes vidējs, bet es redzu, ka viņš tur kādam 5 glāzēs nes. Tā kā tūtās ieša viņi ir pārunām, draugi. Pagaidām forši. Mums arī, jā, noteikti pēc tam pastāstīšu, cik izmaksāja vispār ceļojums. Man liels paldies ir vienam no mūsu dots playeriem, kuram Sencītim piedara ceļojuma aģentūra. Tad noteikti kādam interesē iedošu kontakts. Man ir ļoti laba cena iedevu, protams. Un tā kā atpūšamies sīkai pēram. Jums patīk? Tom Raun? Jā, šitie no basēm mēs viņus ārā nedabonam. Draugi, mans plāns izdevās. Redziet, es iedevu vairāk naudiņu. Un tagad iepriekš man bija šitādās glāzītēs. Tagad jau nes šitādās. Draudziņu sistēma ir gudrākā sistēma Eģiptē. Jā, rekur. Čomiņam tie 5, redziet, viņš mums nes ūdeni. Man šeit, ka nepienākās 4 pudeles. Viņš visu vielīšu nomainījis. Viņš ir apskatījies, man bija tāda gulta, viņš ir apskatījies, visu gultas vai nomainījis, noklīnojis, sataisījis. Bet to es saucu. Jā, mums ir family suites. Mums ir ar sievu šeit istaba, tad ir vans istaba, tad tāda mazā priekštelpiņa. Un bērniem ir atsevišķi šitā. Nu, bērniem bez sirsniņas. Bet jā, rekur lejš čipši. Tikai Ērika, Pringles 4. Bet tā kā forši. Tāpēc vajag draudziņas. Mēs ejam draudziņot. Nu, ko otrā diena vakariņas ir pārstas un daži ir apķēpušies. Kas tev tās pa keponiku? IGFC. Vau! Kas tev ir unlimited? Nu labi, tam ir ok. labi, no ok. Bet jā, saģērbušies, esam pēduši. Vakar mēs gājām gulēt, mēs 12 stundas nogulējām. Bet šodien mēs maucam uz pilsētu. Mums brauks Čomiņš Plāks, pakaļ Omārs. Un tad mēs iesim pilsētu paskatīties un sabīdīsim mums kaut šteles rītdienai un citām dienām. Tas īpaši unikālais laikam jau šeit ir tajā, ka tu it kā aiz tādās siltās zemē, tev nešķiet, ka ir Ziemassvētki. Es 2 gadu atpakaļ jau īstenībā Ziemassvētkus tieši sagaidīju Ziemassvētkus Tenerifē. Paldies Jānim. Un tad arī bija tāda dīvainā sajūta, bet šeit arī, jā, nu, rekur jau 2025, tur kaut Merry Christmas, rekur tur ir tādi, visur kaut brieži sataisīt. Vakarā gan, bet ja jūs redzēt, jā, esam tīri labi saģērbies, tādā ziņā, ka silti, nu, ir temperatūra ap 20 grādiem. Bet tā ir, man šķiet, tā ir tāda ideāla vakara temperatūra, kad forši var tādā vēsā pastaigāties. Un jā, tā kā smuki. Tur blāks tā viesnīca, tāds reāls blāks. Es nezinu, tā izskatās tāda pieaugušo viesnīcu. Šitā ir, jā, mums ar bērniem un ģimenēm vairāk. Vienmēr trāpās tāda dīvaina izcelsmes forma. Beidzot satika kaut, kurš man atkal nepatīk. Un to, ko es nezinu, mēs satikām latviešu ģimeni no Jelgavas. Tie ir interesanti, parunājamies, viņš šodien atbrauc, tāda arī forša ģimenīte ar 3 bērniem atbraukuši, tā kā varbūt tās vēl viņiem kaut ko sadarīsim. Bet mans mērķis šodien ir redzēt pilsētu, sarunāt kaut kādus kvadiņus, kamieļus, un ko es vēl gribēju, jahtu. Nu jā, es teiktu, ka tīri iespaidīgi. Tā smuka, un šitien restorāns ir tā kā, un ten ir sunset sagaida cilvēks, un to rīnī. Tā smuka, ne? Tā kā tāds ekskursijas laiks, centīšos jums kaut ko parādīt.
Bet jā, rītīgi top. Un tad turisti pat braucot vienkārši pabildēties, nevis pat pārēst. Tā kā. فردكة فردكة عالطبلة وعالسكسكة فردكة فردكة ضغطت ومعك تكتكة فردكة فردكة رجعين نعمل دربكة رجعين نعمل دربكة. Mēs šreiz tāds rajona vibes, mēs vienkārši piebraucam mašīnu pie Klīnas, muzoniņš uz pilnu. Un jā, bet tā... Mēs bijām tur regulāri. Smuki! Viņam tāds bišķi tas amerikāniskais ar tiem lielajiem ceļiem, bet visur 4 josas, viss piekrastīte. Smuki, īsumā vakarā tā lieliski. Es nezinu, kā pa dienu jau tur viss saplūst, bet naktī jūti. Un tā viņa mošai un augšā pat Old Egypt. Nu kā jums muziciņi? Labi. Rāli. Jā, mēs klausīsieties, ja tāds aizbrauksiet. Mēs tur bijām, un tad mēs šeit braucam. Ko atbraucām uz centru un iesim tirgus, mošeja. Wow, diezgan dulli. Jā, mošeja man šeit tur ir, tā arī sanāk. Tas viens kalns, tad otrs. Un jā, kā Čāls stāsta, kad to mošeju uztaisīja 2015. gadā. Un kad tad jā, vecā pilsēta kādreiz nebija forša, visi tikai uz Nambeju brauc. Un kad tagad ir atkal otrādi, daļ tās mošejas, daļ visa, kad šeit ir daudz tā foršāk. Jā, rekur tāds bazāriņš, nu tāds. Es jau nezinu, kāds šādi vlogs sanāks. Es ceru, ka man sanāks kaut ko normāli uzdot. Es saprotu, ka mēs te normālā ekskursijā, un es pats es pirmo reizi esmu šajā galā, tāpēc man pašam ir interesanti. Opa! Un jā, vecās pilsētas centrs, ūdens kritumiņi, krekli, kamieļi. Pasmuko. Mazliet mošai. Visur mūziķis skan, visur tā forši. Mazliet pastaigājām pa tirgu ar ģimeni. Nu, interesanti, protams, kā visur tu esi bizness, draudzējās, dod rokās, nāc iekšā. Bet interesanti lieta, man tam bišķi jau vēders ir, nevar saprast sagriezies no tā, ka man saliņš tik labi iet iekšā, jo man no aliņa tā ir. Vai arī es būšu, vai ar mans vēders būs pa vāju šim ceļojumam, kas daudziem īstenībā ir. Un, bet iegāju aptiekā, nopirkt tur zālītes, ir speciāls labās zālītes. Un ko es redzu? Blākām Krievu tantuki un Ozempiku pēc kastēm. Tiks nezinu, kas ir Ozempiks, tas ir, ja nemaldos, diabēta zāles, tāda šķircīta. Tu viņu spricē puncī, Ēlens arī man šeit viņu lietoja. Un tu nereāli svarmetnos. Cipa viņam blakus parādība ir, kad stīvēšanai. Tā kā, jā. Redziet, maisiņš nav, es nenopirku, tā kā es vēl zem būšu resns, sorry. Nu ko, draugi, es zinu, ka es daudz ko neiefilmēju. Es aizmirstu, man bišķi vēderi jāsagrieza. Bijām aizbraukuši līdz Fikspraisam, kur visi pērk Fikspraisā veikalā fake Louis Vuitton somas par 10 eiro. Es domāju, ka es varētu 2 nopirkt, varētu vienu izlozēt jums. Ziniet, Robīvorks tā dara, tad jau visiem jādara. Bet pats labākais, mēs izbraucām 7:30, bišķi vēlāk. Tāds ir 11 pulkstens. Ekskursija, bērniem čipši, man tur ūdens, aizved uz lielveikaliem. Visur viņš mūs bildē, liek mūziku, viss. Es kāpju ārā, viņš man prasa 20 eiro. Cik nē, večuk, 25 tev iedošu. Tā kā super, es jūtos baigi laimīgi. Rodi jau dzer, ir 6 no rīta, viņi jau buhā. Tā viņi dara šeit. Vai 3. diena. Esam pagulējuši, šodien es gulēju kā normāli 7 stundiņas, pasēdēju pa telefonā, vakardien tā diena. Smuk pēdām brokastis, stundu ar bērniem papeldējos. Vakardien jā, tas vēders sagriezās, šodien jau no rīta uzreiz tās ripiņas ierāvu. Un es izdomāju, ka es varbūt nedzeršu aliņu. Es paņēmu, tā baigi pretīgi jauc, viņi tiešām jauc un tādiem dzērājiem. Tāpēc es biju nekaunīgs, viņam teica, ielēj man atsevišķu viskiju un 3 kolas, es pats savu māku uzjauku. Viņš tur bišķi apbižojās, bet neko ielēja man. Tā kā tā, šodienas plāns ir Delfīni. Un šodienas plāns ir
Tā, delfīni mums ir 2,40. Nu jā, jāskatās vēl kaut ko, es labprāt šodien īstumā padarīt. Tā, draugi, es tikko biju uz eģiptiešu masāžu. Esmu diezgan dead. Un mums tad apskaties, kas ir izdarīts. Aiztais durs, nē? Tramvajā dzimis? Jā. Kas, ko viņi tur Rolandam ir uztaisījuši? Ko viņi to gūto ir uztaisījuši? Čo? Kas tas ir? Zilonis izskatās. Normāli, ne? Priekš tevīm uztaisīt ziloni čalis, ko? Man patīk ziloni. Jā? Bet jā, bijām masāžiņā, bijām, ko tāds jāpēd ir? Tad mēs vakarā ejam uz šīšā bāru, es tikko atceries, ko es vakarā darīšu. Jā, bet šodien ir lietas, kas jāizdara. Masāžu dirsā. Tā ir tieši masāžu, pējām ielikt tā kā maks stiprumu. Draud. Es nejūtu neko. Es raudāju. Nu ko, Omārs mūs ir atvedis uz delfīnu šovu. Redzēsim, kā būs. Omārs kā parasti malcīts, čipši bērniem nopircis, vai ne? Jā. Tie priecīgi ir. Tu tās iesim augšā. Gaidīsim rindā un skatīsimies delfīniem. Okay. Čau, draugs! Normāls papagailīts. Sabildējamies forši uztaisīšu. Nu ko, esam... Neizskatās tās normāls delfināriņš. Var rekur mazā jūras lauviņš, skaties. Patīk? Un jā, smieklīgi. Viesnīcā mums šito piedāvā pa sotaku. Caur čalīti, ar veisu latušu un visu tīsāri. Kāds turists pie mikrofona tīt. Par šo priekšnesumu es laikam nemaksāju. Delfīni! Normāli. Bet tāds paredzums šitais izskatās. Šitais mans soulmates ir arī paēdis, ir labi. Un jā, tas 4. delfīns, viņš tā kā padevās. Viņš teica, nē, fuck it, es šeit nestrādāju. Viņš ir delfīna arotbiedrībā un viņam pienākoties vēl vienu brīvdienu. Kas tas bija? Ej, tu nost! Es nezinu, cik labi kamerā redz, bet nu tā bumba ir, es teiktu, 7, varbūt pat 9 metru augstumā tā lielā. Davai! Oho! Tu neizskaties impresi. Tu esi, ja? Riks siļķīts, normāli. Galīgi neizslīgs. Ķeram! Labi! Normāli skaļš kors. Nu jā, tas delfīnšos, kā mēs ievrunājam, tīri forši. 50 točni labi. Nu pat sotek es varbūt pat, nu it kā tu saproti, ka tur ir ko, bet nu jā, pa 50 tas bija forši. Nu, kā jums? Labi. Patikās? Jā. Visiem 3? Jā. Jā. Man tāds viņam emocijas. Bildi mēs neuzstāsim delfīnu 16 eiro, gan jau varētu pa 10 nokalēties. Mums ir visiem bučs ar papagailu. Pats noko. Tā ir draugi, man labā sirds padevās. Es jau 3 dienas tur bēgļoju no viena čalīša. Beigās es iegāju pie viņa veikaliņā. Beigās es iztērēju tricāru. Nopirku smaržu. Tā, kur mums jāiet? Ten laikam. Vai ne smaržas nopirkot masāžu žēliņu, kas man ir 5 maksā. Bet es vienkārši viņu vairāk negribēju. Pašam mēs neturējām. Es negribēju viņu vairāk.
ņemties, tad es paņēmu nopirkumu miers. Jā, esam pāduši, bērni pārdeguši, man ar bišķiņu muguras sāp. Bet iesim. Apskatījies kādas vakara izklaides, jo ir jābūt amfiteātrim. Jautājums 8 vai 9, un tad mani doma iet uz šišu bāru. Ar sievu pasēdēt. Gan iz nometām. Un šitā te. Aiziesim uz amfiteātru. Jā, mēs apsēžamies prīkaus. Standarts par šitam viesnīcā viņa ķēma ir bišķiņi. Zolīti, bet ir. Es atnāku bārā, es viņam saku, ten šiša ir. Viņš saka, jā, šeit. Es tā davai krūta. Es saku, iedomu saliņu. Un es vēl vīnu prasu. Es domāju, tas ir par šišu, viņš teica to tur. Apelu, jo tas pats ir garšas. Laušam vīns vēl ko, nā, viņš tur ņemās. Es viņam beigās paņemu to aliņu, es saku, kāds nes to šišu, kas tad notiek, tipa. Viņš, ok, jā. Tipa, es atnāku, es apsēžu, es pienāku tas pēc bārmens. Šiša, es saku, jā. Viņš saka, šiša extra charge. Es tā, es tev prasīju tikko par šišu, kāpēc man uzreiz nesaku, bet gājis uz otru bāru un sēdējis. Labi, 6 eiro, pilnīgi vienalga, bet jā, tā moda, kad tev jau apsēdini, tu jau jūties labi un tikai tāda. Es nezinu, mēs izstāstījām par to tirgoni, kur es tricāru paļiņu samaksāju. Es noteikti 5 maksāju. Tur arī čelīts man 3 dienas zombē, un es jau jūtos nērts. Mums tā, tā pieklājība, ka esmu apsolījis, ka es ieiešu. Un es viņam vakar teicu, ka es šodien atnākšu, viņš man atgādāja, tu teici. Un tad tu negribi būt tas sliktais, bet realitātē viņš ir sliktais. Viņš sev uztais pa upuru. Un es ieeju, un viņš nevis man tur uzreiz mēģina kaut ko iesmert, jo man tās eļļiņas vispār neinteresē. Tur kādas fake smaržas, pusi Latvijas taigā ar šitām puslidostas fake smaržām, vēl visu kaut ko, bet šis man tur arī viņš uzreiz apsēžās, mēs esam viesmīlīgi, čaiks, kādu čaju, kādu kofiju, ko tev čalis, un es viņam viss krieviski rakstīts, es saku, nav angliski, viņš saka, nav, neko. Tad mēs sēžam ar rūti pa burto, tur lēnām skatās. Mēs vienkārši vēlkam laiku, es pieklājums, to teiņu dzeram, zin, tur tā dīvāniņa, tur viss. Viņš tur viss, tur zin, šitie omīši tie, kur jums tur kādam omīti noteikti, tāpat kā mana muča kaut kāda dzērš, tos stubos bebra dziedz ar kaut sūsli, jo palīdz. Zin, tur par kauliem, nezinu vēl ko, tā viņam tur 1000 dažādas eļļiņas, dušos lietas. Saka, večuk, mēs vēl jauni, mums vēl tādas sūdzes nevajag. Viņš jau bēdīgs paliek, viņš saprot, viņš tur saka, tev tur viss, pneimonija, visu izārstēs, uzsmērē bišķi. Es saku, viens vērčuk, lūdzu, es esmu pieklājums atnācis, es negribu. Beigās tur, es saku, doj kādu masāžēļu, viņš atnes, nevienu nav baigi labā, pēc smaržu. Es vienkārši samaksāju tricāru, lai tikai es tiktu prom, lai es nebūtu nepieklājīgs. Un tā te eģiptieši ten dzīvo uz šitādām labajām sirdīm kā es. Bet, ja kādam vajag īpaši masāžu eļļiņu no Eģiptes, Lotus, tad pie maniem var iegādāties tādu foršu mazu pudlīti par 70 eiro ekskluzīvu vēstu no Eģiptes. Tā kā rakst komentārā, ja vēlies. Neprasiet man, ko es daru ar savu dzīvi. Es ļoti veiksmīgi aizgāju pēc saliņa, lai man nebūtu jāiet. Good evening for everyone and welcome with the animation team Sharm El Aqua Park Sharm El Sheikh. Sacās gribējām, kā labāk sanāca kā vienmēr. Neprasiet, kā es šeit nonācu, draugi. Ko, dargie draugi? Diena numur 4. Esam gatavi, brauksim uz safari, kamieļi un pavizināšanās. Mums tāds 9 varbūt pakaļ gide. Saules mums bija, bet es īstenībā, tikai es nenēsāju baigi saulēns, tad nav līdz man saulēns paņemts. Un tā varētu būt problēma. Ir neiet supermarkets, nekas nestrādā. Līdz ar to visticamāk dabūšu pirkt pa dārgo. Bet jā, vakar kaut kā nepadomāju. Ātrāk, un šodien neko. Tikai ejam pie gida, brauksim uz safari. Un normāli gids atbrauc pakaļ būsiņu. Būsiņu brauksim, ne? Jā. Un saules spīdēts. Jā, nekā. Es varu tev vēl uztaisīt.
Dārgums priekš neņemos. Viņš sasien speciāli neņemos. Nē. Viņš paliek vaļīgs tad. Nu tā būs. Pasmuko. Habibi. Normāli. Jūs kā mēs turpties? Nu ko, mēs ne tikai tos kalnus no tāluma, mēs tāds arī bišķiņ tuvāk. Ļoti paveicās privāti braucam. No, halo, habibi. Normāli, pabraukājām. Nu, protams, tas bagīs iet tā, bet man pēc jostām un bērniem arī bišķiņi bail. Līdz ar to, re, kur kalni, viss ļoti smuki. Tur nāks man smērēt iekšā bildes mans draugs. Tā kā normāli. Bet, forši. Bet saki, ko tu gribi, re, viņiem viss ir atstrādāts, viss ir... Kas? Pēd, jā, nu var paņemt, jā, ok. Kas? Everything good? I gave you €1. Jā, es sīkam iedevu vienu Eriku, viņš man tāpatās mēģināja. Sievai iedevu brasletu un prasa vēl naudu. Tāds šmurguls. Bet biznesa atstrādāts. Pafačēties, uzkāpt. Viņš sabildēs, pēc tam viņš ir prasījis pa bildītēm. Viņš jau izdomājis. Jā, Tās bedīna atmetnes ir labi, bet viņās no bedīniem nav ne smags vairāk. Būsim godīgi. Patīk? Lai nav. Tu bišķi nāk nost, ja? Skārtība, neskaties. Jā? Patīk? Jā. Kā Bibi. Tu varētu varbūt mierīgāks būt, ne? Es satiku tikko brālīti šeit, Ahmed. Brālītis piedāvāja. Viņš mums tur fočēja, filmē. Viņš saka, viņš uztaisīs man rītīgi edit priekš Instagram. Viņš būs atsūtījis iekš viņu tagad šeit. Es saku, Venčukīgi, blēns. Es viņam rādu Latvijas Beļģijas spēli, izlasu edit. Viņš no, you professional, not so good. Bet jā, bišķiņā parunājām. Viņš man tur gribēja normāli bišķi nolaid cenu. Viss kārtībā. Bet arī normāls Hasliņš šodien sola, kad apstrādās bildes, atsūtīs video, visu, vienalga cik bildes, viss būs atsūtīts. Tā kā, bet arī servis, izmā tas, ko es Latvijā cenšos darīt. Nu, kad cilvēkiem, un zin kā, šķiet, €25. Es zinu, ka noteikti varēja vēl lētāk sarunāt vai vispār. Nu, tev ir, mums ir kamera, mums ir man Samsungs, jā, vēl kaut kas, tad būsim godīgi. Tāpatās, nu, bišķi savādāk nekā, kad tu pats visu laiku pozē un tā es, zin kā. Jā, čelīši mums garīgs kamielu aizmirs iedot, bet beigās dabujām, nu labi, ten to kamielu, ten tādu maz pasteigt, bet bērniem vismaz redzēt. Es vēl neesmu izdomājis, es būšu tik ļauns un to nav kamielu mocīšu. Man varbūt tās nav tik svarīgi, ka es viņi pabraukāju, viņiem tomēr ir interesantāk, bet paskatīsimies, tā kā, zin kā, tomēr 100, es domāju, ir tāds viss viesnīcas 130, 135 kg, tāpēc redzēsim. Tā, turies stipri? Turies? Rītīgi stingri, jā. Man bišķiņ to kamielu ir žēl, es teikšu godīgi. Es prasītu kaut piemaks par šito. Tā kā, bet krūt. Var kamielu. Krūt. Draugam, paldies, ir kamielīts, jā? Paldies tev. Viņam smagi, nu mierīgi, jā, šeit. Ko, labrīt, esam biežēji pamodušies. Jo brokastīs ir agrā diena, 7 no rīta.
iesim brokastīs, jo jābrauc šeit ar jahtu ir. Un pirmo dienu mūs sakot ūdeni, mēs nopirksim modu pušmo vakarā. Un tā kārtīgi sakot par naktēs, tad viņas pizdzīja līdz 3 naktī tos ods. Tā kā ejam brokastīs. Un ko mazliet varbūt tās par ēdienu, par brokastīm, par visu to. Ēdiens ir diezgan dažāds. Visādi ir, bet parasti var atrast to, kas tev patīk. Neskatoties to, ka viņiem ir, tas tā kā dienām sadalīts. Tur brokastīs ir diezgan dažādi izvēl. Protams, viņu cīsiņi, tā gaļa vispār ir drausmīgi. Vēl kaut kas, tā kā tur nevienmēr ir. Tas patīkamākais tur oldagi, savādāk garšo it kā. Bet jā, tad, un dinner team nights, jā, es kur ir iziet cauri, jūs ejat iekšā. Sestdien ir barbecues, svētdien ir internacionāls, pirmdien mediterāns, šodien būs amerikāņu virtuve, rītdien ir Middle East, parīt ir seafoods, kur es negribu, un piekdienās ir Egyptian night. Bet mums vēl ir 2 dienas, ka mēs varam iet uz restorānu, ēst vakariņas. Un tur ir itāļu un indiešu restorāns. Tā kā, bet tur tā, forši var ārā sēdēt, ja tu gribi. Visur, protams, tie bāri, kur tu dabūtu visu alkoholu, visu. Bet, jā, izvēle ēdienam ir liela un nav nekad bijis, ka pietrūkst vai vēl kaut ko, tā kā tas ir viss all good. Jā, iziesim caur tā ēdienu izvēlē, kur ir tāds maizītes, auglīši. Bulciņas, ļoti daudz bulciņas, tur ir bulciņas, regīgot nageti, krosāni, vēl bulciņas, vesela kaudze jogurtiem ir. Un tad ten ir, rekur sausage, pure potato, chicken sausage, mixed vegetables, tur jāber vaļā ir, vienkārši nevirināšu no rītiem. Bet šeit ir veģetārijas ēdiens, man šķiet bija vienā vietā, Kellogg's pārslas. Then arī scrambled eggs, beef bacon, boiled eggs, french toast, white beans, burgerīšu gaļas, kur rīsu var no rīta dabūt rūtliet. Un tad visādas dīvainas mērcītes, mazās gaļas, gurķīši, tomātiņi. Tomātiņi ir. Tie īstenībā nav vienmēr. Man citreiz prasītos tomātiņš viena no lietām, ko es ēdu. Un tad jā, tad sulas ir viss tas, un pie kungiem var vēl kaut ko īpašāk dabūt. Tā kā, jā, vismaz parādīšu jums, kā izskatās aptuveni tā ēdināšana. Un brokastis startēts no 7 līdz 10. Un pārējais tur no 12:30 līdz 2:30 pusdienas, un vakariņas ir no 18:30 līdz 21. Kaut kas tāds, tā kā. Nu ko, draugi, tikko bija akvalangs dīzumā crazy. Es pirmo reizi, es ielicu pirmās 10 sekundes visu, es viņam jau rādu, es negribu neko, visu aizmirst. Kad ziepes sarījos to saļo ūdeni. Bet overall ritīgi krūt. Mēs sākumā bijām pirmie, vienīgie. Tāds ten ir vienkārši bandārs. Kuģis pie kuģa un let's go. Bet tā ritīgi forši. Pirmā pieredze 12 metri. Es biju 12 metros, kas ir forši, tā kā diezgan labi. Nu jā, galvenais sāk lasīt un bišķi sūdīgi pāk. Mums tam bišķi kačā. Bet rekur normāls flīts aiz mugurs. Diezgan jāatri. Dies, Raivo, manā vlogā. Ko tu dari šeit? Es nezinu, ko tev atbildēšu. Raivo atrodā, mēs ar Raivo šobrīd braucam pa Ķīšazaru, ja kādam ir jautājumi. Raivo gadu. Mežaparks Sports Village. Otrā pusē mums ir volejbola laukumi. Kaut kur tālāk bišķiņ.
Bāzē, kur tur aizmugurē, tur var pāris, kur Rīga FC, kur visi komandi ir. Tev, kā tu vērtē savu pagājušo sezonu? Provokatīviem jautājumiem neatbilst. Neatbildi? Tas, lai paliek pie manis. Tas, lai paliek pie tevis. Nākamā sezona būs labāks? Nu, ko es nezinu, varbūt cik es daudz ielikšu. Tikko izlīdām 13-14 metru dziļumā, padaivojam otro reizīti. Bišķi tur tā kamera sāka dēļ spiedienu, viņi tādā čehlā nebāzēt savus Samsungs, lūdzu, ūdenī 14 metru dziļumā ir rakstīts, man šeit 5 spēdas. Man bija speciāls čehls, bet ar spiedienu tas čehls piespiežās un 2 minūtes dabūja. Ielikšu nekur bišķiņ kaut kur sāniņā. Bet sajūtas forši, 2 reizes nodaivojām. Patīkami, forši, interesanti. Noteikti bišķi plašāk pasauli, tu tā sāc uztvert, tu redzi tās lietas. Nu, ļoti labi. Man pagaidām baigi patīk. Jahti ir, sievi ir, nu bērni neielīd. Rolands nevar, Toms negribēja, bet mēs vēl plānojam papeldēties. Tā kā es domāju, ka būs rītīgi forši. Jāgaida ēdiens, un jāturpina atpūst. Nu ko, brauciens gan īsti beidzies, esam kārtīgi pabraukājušies. Forši bija ar otra ģimeni atpūsties. Padaivojām, viss labi. Bilds gan mēģina mums iesmērēt tur pa... Sākuma cena ir 600 eiro gandrīz. Mēs vēl vienu jahtu varam paņemt. Bet tā ir ļoti forši, patīkami. Padaivojām, viss tāds viegls nogrums. Mazie Arteņi kaut ko ņemās, sēž stūrī. Māsāks jau paliek, jā, tā kā būs vēl viena diena nosāksies. Šodien varbūt līdz džimam aiziesim. Es Tomam apsolīju, viņš grib džimu. Ja kāds grib būt labāks spēlētājs nekā dažs labs, kurš vienkārši atpūšās, tāpēc ies uz džimu. Nu ko, 5. diena ir, es jau esmu dzīves. Diezgan saguris, gan ja godīgi vakardien laicīgi aizgāja gulēt ritīgi pēc tās daivošanas. Šodien izdomājam bašķiņi pamēģināt vietējo joks. Paņēmām taksi līdz Pudulē, $1 $5, es vešu, davai 3. Bļēns izrādās, viņi arī pāri ielai ir tādi šmurguļi. Bet nu neko, atbraucām, iesim saprast īstenībā, kā tad notiek. Bet šodien jā, neko, visu dienu pie baseina. Pasauļojāmies, uz vakaru vēsāks paliek, jā, vēl kaut kas siltāks ir. Bet jā, nu, laikam nav tā kā parasti kaut kādā uz 5. dienā. Višķi sāk palikt garlaicīgi, dzert negribās. Kāds, pie baseiniņa jau forši, bet nu. Jā, apskaties šito viesnīcu tāds, kas ten ir, bet šito daudz muki ir. Nepateikt, ka neparādīt, tad jā, re, kur ir tādi mazie saules sargi, bet nu šeit tā kā pīls, viss blakām. Šā viesnīca lielāka, šitā ir tāds mukāk. Gribējām uz moliņu aiziet. Moliņš ciet. Sākamais karoks izkārs un viss ciet. Šeit bišķi savādāks ir. Ko? Tīri interesanti īstenībā tā pieredze. Mēs ar kājām ejam, tā kā nav tālu. Tur bija tas $1 un tur aiz stūri mūsējais. Priekš kam pa taksi maksāt, bet tāda interesanta pieredze. Nu, vietēji iet vienalga, viņiem tās 6 joslas. Nav tā kā mums, viņas tam varētu būt 1 josla un pietikt ceļš. Vietēji iet pāri, man bērniem jāskaidro, nu šeit nav gāja pārējais. Bet interesanti tāda. Tā kā sajūt, kad pa šosejas vidi staigājies. Pilnīgi, easy. Veikaliņi, rūt arī. Viņiem jā, domājam, atbrauksim paskatīties tās lētās lietas, nu, drausmas, ieraugot Rolex, nu, fake Rolex ar kastītēm par $30 un viss pārējais, domāju, varbūt kādu maku paņemšu, nu, fake sev. Vienkārši tāpēc, ka es gribu maku, bet nē, man sirdsapziņa neļauj, es nezinu, es kaut kā. Es vēl apsveru domu paņem to Louis Vuitton ceļojumu somu, varētu viņu givevējot, €10 viņas maksā, bet vēl neesmu tā kā maksimāli droši, es gribu to parādīšu, kuras somas par €10 ir šitās. Nu ko, šodien es uz itāļu restorānu, redzēsim, kā sanāks, kā tur izskatās. Jām iekšā, ne?
Vienīgā sapacēsies viss tikai bomži, vai ne? Jā, vaibiņš šeit uzreiz bija cits. Piebrauc tev kartiņš klāt, ēdienu, dzērieni. Izvēlējāmies picu, vēl kaut ko. Galdiņš. Šis tur savs cedziņam ir atrads. Vēl kaut kas. Rekur kartiņā. Normāli. Daik šitais, ko man atnes lielpiņš. Izmaz zupiņi bija ļoti labi salātiņš. Grūtai viste. Bērni lasa ārā no picas. Pasta ne īpaši. Bet ļoti forši. Mums vajadzās draudziņš. Mans restorāna draudziņš. Man ir tikai viens restorāna draudziņš, un es tikīt iedevusi. Un tas šodien ir šeit. Man tik ļoti garšoja zupiņas, ja paprasīju otru. Viņš atnes otru. Man tur kaut ko vajag, viņš visu. Viņš kečup neatnes. To mēs viņam paprasīju. Nu ko, draugi? 6. diena, laikam. Vakars. Dodamies. Vismaz sanāk jau 7. Es jau pat nezinu. Kā jūs redzējāt, bijām uz iepirkties. 92 eiro iztērējām. Es kā... Mums taksis uzrastīja 7:20 būs. Viņš kavējās. Labi, ejam šeit, neejam caurreiz. Bet jā, nu tad izrādās ir tāda forša aplikācija InDrive, tā kā Bolts, un tur ir ieteicamā cena, un tur viņi var tā kā piedāvāt savu. Nu tā kā tāds open tirgs. Vismaz baigi forši. Mēs sievu aizbraucām uz to fix praisu. Tagad mēs aizbrauksim uz to Soho centru ar čomiem. Tā kā tur ir tā muzikālā strūkla, vēl visādas lietas. Tā kā tas. Un rītdien pēdējā diena jau. Pagarinājām viesnīcu. Pagaidiet. Jā, ko izdarījām? Pagarinājām viesnīcu, lai checkoutu, lai nav jāmocās un jāsēž kādā vestibilā. Bet mums ir numuriņš 45 eiro piemaksājām un chill līdz ar to. Tā kā, jā, nu laikam jau tā overall. I have taxi, all good. I have taxi. Un tad taksī servis piedāvā, viņš ir šmurguls, viņš man iepriekš piedāvāja taksi līdz beacham $5. Beach ir, es kājām atnācu, jūs redzat, 10-12 minūtes. Tāds šmurguls. Vietējais, viņējais. Neko. Tāds, jā, es tā InDrive'ā, tur ir tā aplikācija, bet man atved tas čalīts iepriekš. Viņš teica, ja tu gribi kaut kur braukt, raksti. Es viņam tāds uzrakstīju Soho, viņš man uzreiz uzraksta 3 eiro. Es saku, vispār nav problēma. Tā kā tāds lietas, nu pagaidām, jā, nu es gan godīgi teikšu, man paliek smagi, man kaut kādā 5. 6. dienā, nu man no tās, it kā mēs kaut ko darām, kaut kur braucam, bet tāds bišķiņas paliek tāds, man tās ir Latvijā, es palieku garlaikots, lai cik stūbi neizklausās. Bet trips so far so good, mēs rūtu skaitījām, uz vietas mēs esam iztērējuši ap 800 eiro. Nu vēl karte, 900. Tā arī es reitinājos līdz 1000, bet privātā jahta. Es centīšos arī pēc tam uztaisīt beigās kaut kādu mazo aptuveno sarakstiņu. Es noteikti aizmirsīšu kaut kādu sotu, kurus iztērējis. Bet jā, bijām tā fix praisā, sapirkām visādas sūdz, nopirkām sīkajiem fake Jordaniņus pa 12 eiro. Bērniem nav žēl, tie tomēr staigā un viņiem pat, ja viņi mēnesi izturēs, tad nav žēl. Ņemot vērā, cik viņiem ātri kājas aug, man žēl citreiz pa 70 eiro pirkt viņiem Jordans. Tur bērniem man šeit lētāk viņi ir, bet tāpatās, nav baigi normāli. Tā kā paņemām katram pa pārim parastos, lai ir prieciņš. Tā kā, bet jā, veiklā. Viss tik splošana. Es biju domājis, ka es paņemšu tur varbūt to kaut kādu Dolce Gabbana, to ceļojumu silnu, tā kā par fanu prikalam. Es ieju tajā veiklā, man rāvi uz augšu. Man tā kā, es saprotu to stjobu, bet man šķiet, es jums pateikšu, ka tas ir stjobs, es nopirkšu, mēs viņu varbūt giveawayosim kādam. Bet man šķiet tā ideja, ka nedēļ man kāds lidostā vai kur ieraudzīs to somu, Griens ielidojas no Ēģiptes un ar Dolce Gabbana, tad man zemē ielīst aiz kalna. Tā kā tā. Bet sīkajiem redz, man sīkajiem nav žēl, tāpēc, ka es saprotu, ka sīkajiem tas ir tāda apela, ka viņiem vienalga.
Čels vienkārši, lai nebūtu jābrauc tālāk, brauc apakaļgaitā, čiliņā. Mēs iebraucam apakaļgaitā aplī tagad. Uz 6 joslu ceļu apgriežamies braukšanai pretējā virzienā. Redzam uz to Soho Square, mums ļoti forši. Mums taksists atvedā no citas puses. Es tur satraucos, ja ziem bija 500 metru tālāk Soho Square. Viņš saka, ņifigā šeit būs labāk. Man var šitais biedē. Bet, nu, izskatās, kad ir labāk. Ko tu, Habibi? Habibi, can you buy me a t-shirt for 50,000? Oh. Smuka tāda. Baigā intervija vakardien tev tur. Aizvakar. Aizvakariem bija? Jā. Nē, sakar laikam klausies. Ir jāzināms, kurā komandā spēlēs. Provokatīvi jautājumu neatbild, jā? Bet šito izgrēzīs, ja? Pasmuko, draugi. Ar mūziķiņu, kods liesums ir. Tu vari piecelties, jā? Es atbraucu ar savu draugu atpūsties divi. Nav homā. Čilojam. Jā. Nometnē. Nav homā. Nometnē. Nu, ko, draugi, mēs šeit runājam par to. Tā kā Dubajā Patur, Raivo. Dubajā lēmē. Raivo, cik es samaksāju par šo Jack Daniels? 20 eiro. Man tā viņa vietējā šmīgi bišķiņi sāk besīt. 2 eiro. Mammai. Labāk viesnīt tādu. Un es izdomāju, kad es gribu iedzert Jack Daniels, lai pārbaudītu, kā man garš. 20 eiro, draugi. Tā kā Dubajā. Kā tas kups? Oh, šis būs, tas ir tikai bez koliņas, koliņa bija atsevišķi vēl. Īstumā varētu būt nu labi, ja neskaita pudeles, ir kaut kāds ņemts, bet šitais varētu būt, jā, viens no maniem. Dārgā 5 gramiem. Pārbaudīsim garšiņu. Nē, ir tā vērts. Tas ir Jack Daniels. Vecārs. Nu, neko. Raivo, tu varēsi samaksāt? Man bišķi pietrūkst. Piemetīs. Raivo. Tad jautā. Nu, tev. Man nav. Tad to prēmka nav ienākusi. Sākot provokācijas kaut kāds zināms. Es vispār iešu prātu. Uz kurien? Uz citu klubu? Nu jā, šeit pastaigājamies tāds, jā, nu ten ir tie kopijas. Iekšā veiklā viņi uzreiz saka, tā ir kopija, tā ir kvalitatīva kopija. Un jā, tas Soho, nu, protams, ka tam viss ir dārgāks. Bet bija mēs tur viens somiņu no Sotaka uz 60 viņš nokaulē. Es domāju, varēja līdz 50, bet ne mums tur čomiem. Tā kā diezgan interesanti. Un arī, kā jūs redziet, tāda forša Ziemassvētku noskaņa, smuki izskatās viss. Bet jā, ten tādi kvalitatīvi feiki, dārgāki. Bet es domāju, nu, ja tu pērci, nu, zin kā, pat tieši tā nopirkt tādu Dainas un Gatas somiņu pa 10 un izskatīties pēc pajola, vai nopirkt kvalitatīvu feiku, tad laikam jau nepažālt nopirkt kvalitatīvu feiku. Tā kā mēs, kā jūs redzēt, neko neesam nopirkuši. Forši mēs pasēdējām restorānā. Smieklīgi. Es izdzēru 2 džekus, 40 samaksāju. Un pārējais ēdiens, viss dzēriens, sievai apmarols vēl. Pa tiem mēs kopā pa visu galdiņu pa 8 cilvēkiem 24 eiro samaksāju. Bet pa saviem 2 džekiem 40. Bet nu es gribēju, man gribējās, man tā viņa vietēja šmīgi, nu tā. Nu ko, rītdien pēdējā diena, draugi. Es ceru, ka tas vlogs nav pārāk haotiski jums un nevienmēr es filmēju, tomēr esmu atbraucis pavadīt laiku arī ar šitiem šmurguļiem mazliet. Tāpēc varbūt tās nav tā, ka visu laiku kaut kas tiek filmēts, bet cenšamies. Un, kā es minēju, es centīšos pēc tam saskaitīt visas tās naudas kopā, kas aptuveni ko kā, bet jā, izdzers pa 1-2 aliņu, ies laicīgāk gulēt un rītdien agrāk celsies, lai var bišķi ilgāk saulītē būt.
Nu, ko, draugi, kad ir noēsts 7 dienas, tad ir jānāk uz džimu. Mēs ar Tomiņu bišķiņu padžimosim. Mācam viņam, nu, cik nu es pats māku, es jau pats baigi nerbiju. Bet jā, pēdējā diena, draugi, bišķiņi ir jāatgūstās. Svāri man šeit melo. Vai nāk sēgt sēžties mazie? Mēs varam. Stop, please. Can we get like more? Kas šodien ir pa dienu, Tomiņ? Mana vārda diena. Mēs tikai nebrīdām. Nē, vasaras atavā. Mēs jau varam. Nu, ko, draugi, pēdējā diena teica, kad pamēģināšu saskaitīt, kas ir iztērēts. Tad jā, pa pašu ceļojumu man šķiet sanāca mazliet virs 2000. Tā kā tas ir lidojums, lidmašīna, transfers, viesnīca, ēšana, dzeršana, visu uz 4 cilvēkiem. Man forši mums upgradeoja numuriņu, nevis, ka mums ir 2 dažādi numuriņi, bet mums ir sadzamais Family Suite, kur ir ienācis, ir vestibils, un mums ir 2 atsevišķas istabiņas, kur mēs varam. Tas bija tāds pirmā tā izmaksa uz 7 dienām, sanāk no 14 līdz 21, bet tāds pilnas, jo mēs ielidojam īstenībā, kad mēs ielidojam sestdienu no rīta, jā, un tāds mēs lidosim sestdienu vakarā prom, tāds pilns, es pat teiktu, 8 dienas. Tad jā, nu pirmais, ko es jau Rīgas lidostā, kamēr gaidīju, jau kaut 40 iztērējām, tur dzērieniņu, uzkodas, vēl viss kaut kas. Atlidojām, pirmie tēriņi. Laikam bija, mēs aizgājām uz veikalu, mēs tur maskas nopirkām kaut kādas lietas sīkajiem. Tur es 65 eiro iztērēju. Un pēc tam mēs bijām, bērniem vajadzēja māju, šortus, vēl visu kaut ko. Es tur paņēmu sev to Lakostas hūdiju, jo es savu Manchester City hūdiju pakāsas, kaut kur man šeit Igaunijā bija. Tāpēc paņēmu sev tādu hūdiju. Zinu, ka feiks, var neteikt. Tad, jā, bet īstenībā baigi dārgi samaksāja arī šorti bērnam, tur vēl kaut ko 65 eiro īstenībā. Tad mēs vēl tur bijām vienu dienu, es iepirkties, sauļošanās krēmi, pretodu, apdegumu, visi šitie. Par tiem es kaut kādā 30-40 eiro iztērēju. Un tad es gribētu teikt, ka viesnīcā es draudziņiem esmu arī atdevis 25-30 eiro, lai iet, kas ir, kur man palīdz visi. Tad vēlāk mēs jau, jā, eļļiņa, tā drausmīgā eļļiņa, kuras nopirku, jā. 30 eiro. Tad pirmais ceļojums uz pilsētu ar Omāru. Tur mēs iztērējām 25. Viņš man prasīja 20, iedod 25. Bija foršs vakars ar ģimeni. Apskatījām to restorānu visu. Tas bija 25 eiro. Pēc tam mums bija bagī. Bagī paši maksāja 50 eiro. Privātais. Nu, ne bagīs, tas kaut kvadrati pa 4. Tādu mēs samaksājām 20 eiro par saulesbrillēm, jo ne man, ne bērniem nebija. Un 3 eiro laikam mēs samaksājām par tām šallēm, kuras mēs iepriekš pa lēto nopirkām. Uz vietas mēs būtu samaksājuši 20. To mēs laicīgi nopirkām. Saulēns arī vajadzēja nopirkt laicīgi. Un 25 eiro par bildēm un video no bagījiem. Tas video, wow, parāda action level. Tas bija laikam tad apakaļ transfers pilsētu, tad jahta. Par jahtu es samaksājām 300 eiro.
Jo otra ģimene, ar ko mēs braucām latviešiem, viņi arī maksāja. Tas ir kopā 600 eiro jahta. Tad mums bija, kas man Austrālijā lēta, un 4 divingi iekšā iekļauti. Bet es paņēmu vēl vienu divingu atsevišķu, vēl 25 eiro man tas izmaksāja. Tā kā, un tur viss ēdienu, dzērienu, tur neko nevajadzēja. Arī viss transfers, viss bija tā kā iekļauts. Viss maksimāli forši. Tad vienu dienu kaut 5 eiro taksis aizbraukt līdz turienei, līdz tai otrai viesnīcai. 5 eiro bija taksis uz centru. Vakardien, kur mēs bijām ar sievu divatā un 5 apakaļ, tas ir 10. Tad veiklā es atstāju fikspraisā 92 eiro. Mēs tur bērniem botiņas nopirkām kaut kāds saldums, vēl kaut ko līdzi. Nu tā, magnētiņas mamām Ziemassvētkos. 92 eiro tur es iztērēju. Un vakarā mēs to Soho aizbraucām. Tur es iztērēju, sanāk, vēl kādi 10 taksī. Ne 10 nebija, būsim godīgi, 7 taksī. Un, kā jūs redzēt, man dargie kokteļi. Tad viens koktēlis 20, 40, bet kopā pa visu galdiņu samaksāja 65, laikam vai 68 eiro. Un tie pa lielam tāds ir arī visi šie izdevumi. Nē, 44 eiro late checkouts. Ja mums būtu 12 jau jāčekautojas, tas ir pirms 2 stundām mēs varētu vestibulā nīt. Tā kā mums ir brauc pakaļ 6, tad es līdz 6 piemaksāju 44 eiro. Un 2 sulas paņēmām pa Erikam. Atceros, jā. Tā kā plus mīnus, es noteikti kaut kādu veikalu tur esmu aizmirsis. Kaut kādu 10 eiro, vēl kaut kas. Bet laikam viss pārējais ir. Mans ieteikums, ja es lidojat, ir tā, ja es neņemtu lietas no Latvijas, un es ieteiktu par neņemt. Brilles. Jā, brilles ierēģinē. Ja atlidojat, nepērciet par viesnīcā. Ja jums ir spēks pirmajā dienā, pirmkārt, InDrive ir aplikācija, tikai mums Bolts un Fixprice, veikals. Tur ir konkrēta cena, nav jākaulēs neko, un viss ir lēti. Ja maska, nezinu, šeit 30, tad tur bija 8 eiro. Ja šeit tur brilles 20, tad tur ir 4 eiro. Nu, tur viss ir šitādā veidā. Tā kā neko pie viesnīcas ir dārgi, tajos visos, kur ir daudz cilvēku, ir dārgi, bet Fixprice ir 2 veikali, un tur visu jūs atradīsiet. Tā kā tas mans ieteikums. Viesnīcā viss, ko jums piedāvā, ir dārgs. Man jahta piedāvāja lēkākais, man šeit 850, mēs domājam pa 600. Man čomiņš ir, ja kādam ļoti vajag uzrakstīt, man Instagramā iedošu Omārs angliski, krieviski runā, tieši ar latviešiem strādā. Delfinārijas aizmirst, Delfinārijā Piģisārs plus papagaļu bildes 8, 58 Delfinārija. Bet jā, ja jūs gribat atbraukt, tad jā, tā Omāra es iesaku, viņš forši lēti, draudzīgi. Un Delfinārija arī man šeit pa Sotaku piedāvāja, tāpat Delfinārija 50. Tā bagijas pa Sotaku, tās pa 50 man piedāvā. Pats atbrauc, pats izdara, draudzīgi, paprasa. Mēs braucām uz jahtu, man nebija maskas visiem snurkulēšanas. Viņš man atveda maskas pats, tas Omārs savējās. Viņš saka, nevajag naudu, lūdzu tev maskas. Ļoti apmierina, ļoti man patika visu. Staigāt īsti nav, kur tai centrā, bet tad es saku ar InDrive. No viesnīcas taksis uz pilsētu apakaļ kaut 25 eiro. InDrive 5 eiro. Atšķirība ir, tāpēc skaties. Man pašam ļoti patika, mēs pirmo reizi ģimeni bijām un noteikti, ka brauksim vēl. Paldies, ka skatījies šo vlogu. Uzspied laiku, piebonē. Un ja gadījumā tu esi kāda aģentūra, kas vada influencers, tad nākamo gadu mēs ģimeni varētu izskatīt ar jums draudzību. Turēs! Mazā piebildu vlogā lidostā, lai mums būtu pātro, būtu tikā pa katru cilvēku 20 eiro jāmaksā. Es viņam neko neteicu, viņš man izveda cauri, visādi paskontrolēja visu. Viņš saka, sorry, čaut, man 10 eiro par 4 cilvēkiem un 10 eģiptiešu naudas. Tā kā mēs vēl 10 tur iztērējam. Un tāds gribam paēst Burger Kingā. Ten gan ir jāvar redzēt, ka viss tas nav viņa vietējais, cenē ir kosmos. Un komplektiņš, sākot ar 11 eiro, pēc tikko pa 3,5 komplektiem samaksāja 50 eiro. Tā kā tas ir vēl jāpieskaita.